Rītdien būs aplidojums. Čau, čau, es esmu Dīdis un es apsaimniekoju teritorijas un apskatīsimies, kāds ir tuvākās laika prognozes. Ja mēs paskatāmies Latviju, redzēt šie visi skaistie zilie mākoņuši, kas ir pāri, tās liecina par to, ka ir 50% iespējamība, ka veidosies aplidojums uz ielām. Šodien, kā kurā vietā Latvijā, principā Rīgā pēc 10:30 sāksies jau diezgan spēcīgs lietutiņš pie +1 grāda. Pēc manām prognozēm un arī pēc vairākām sinoptiķu prognozēm tas nebūs sniedziņš, bet tas būs tās kārtīgs lietus, kas rītdien veidos tādu skaistu ledus kārtiņu. Ko tas nozīmē mums teritorijas uzkopējums? Tas nozīmē, ka mums būs jāveic gan mehanizētas teritoriju kaisīšanas ar sāli, ar šķēmbām, ar salsnots maisījumu, kā nu kurā objektā, ja? Bet kaisīšanas būs jāveic. Un rītdien, lai vai kā mēs rūpēsimies par teritorijām, jums iespējams, ka būs tādas pīļkājiņas, jums tur būs baigi prātīgi jāsteigā rītdien. Un paskatīsimies, kas tad rādās tālāk ar prognozēm. Lūk, mēs redzam teritorijas aplidos visu nedēļu, ja šis vējš, kas tagad ir nedaudz prognozēts, ja tas nenopūtīs to slapjumu, kas tagad nākošās dienas laikā pielīs, tad varētu būt, ka mums būs visa atlikusī nedēļa uz tādas slidošanas robežas. Būs jākaisa regulāri. Un, ja mēs paskatāmies tālāk, jau tur sestdiena, svētdiena, pirmdiena, jau iestājas jau tāda dziļāka ziema, kas visdrīzākais. Es pieņemu, ka pie šiem lietiem sniedziņš nokusīs, un tad veidosies jau tāds kailsals. Būs tikai un vienīgi -4, -5, -6 grādi, kaut kad te mums iekritīs arī neliela plusiņi, bet principā izstāsta, ka iestājas ziema bez sniega. Teritoriju uzkopējiem varbūt nedaudz mierīgāks režīms, bet jābūt uz laiku gatavībā uz teritoriju kopšanu. Es esmu Dīdis, un es apsaimniekoju teritorijas. Tiekamies jūsu objektos!